Ko man vajadzēja teikt? Šodien tāda mazliet sāpīgāka tēma droši vien daudziem uzņēmējiem, daudziem pakalpojumu sniedzējiem. Bet šoreiz konkrētāk būs tieši par autoservisiem. Un tā sāpīta arī mums, protams, kad tiek ielikta kāda sūdzība. Mēs ļoti labi apzināmies to, ka mēs nebūsim labi visiem, vai arī nepatiksim visiem, jā, jo vienam patīk pievās, vienam patīk apaļīgās, un vienam māte, vienam meita. Bet stāstiet par to, cik pamatota sūdzība tiek ielikta. Iesaku vienmēr parasti arī izvērtēt, ja ir ielicis anonīms lietotājs, jā, vai arī nav aprakstīta vispār būtība, kas tad viņam īsti sāp, vienkārši uzraksta nebrauciet tur, kas ir noticis, kāpēc nebraukt, kas uzraksta mazliet vairāk. Mēs apzināmies ļoti labi, ka ir cilvēciskais faktors un varam pieļaut kļūdas arī servisā taisot mašīnas. Taču vienmēr mums var zvanīt, vienmēr nākam uz komunikāciju un vienmēr izrunājam problēmas un nekad neatstājam nevienu klientu neapmierinātu, ja viņš nāk pie mums un runā par problēmu. Vienmēr pie mums strādā garantija, vienmēr pie mums strādā arī kaut kas vēl. Neesam paši dārgākie, neesam arī paši lētākie. Šeit esam jau 10 gadus, strādājam jau 10 gadus ar mašīnām un ar klientiem. Mākam pielāgoties jebkuram, grib arī tu sataisīt kvalitīvu savu auto. Ved pie mums, Krustabaznīcas ielā 12C GT Garāža autoservis.